Un mums sarunai pievienojusies ir arī Vita Tērauda. Es gribētu turpināt sarunu par padomus ievēlēšanas principiem un gribētu uzdot arī jautājumu Vitai. Sakiet, lūdzu, kāpēc tik lēns ir šis te padomus ievēlēšanas process, ņemot vērā, ka likums stājās spēkā 1. janvārī. Mēs jau iesākām šo sarunu pirms pauzes. Tātad, kā jums šķiet, kāpēc tas notiek tik lēni, ņemot vērā, ka šī te pārvaldība Latvijas televīzijā jau no 18. gada nav pilnīga un arī iepriekšējais Nepils neievēlēja padomi Latvijas televīzijai, un šobrīd atkal mēs jau gaidām 4 mēnešus un neko nevaram sagaidīt. Kas ir par iemesliem? Saimā Cilvēktiesību komisija vada konkursu procesu padomus locekļu izraudzīšanai, un šis konkursu process pagaidām ir bijis neveiksmīgs. Kāpēc? Piesaistot otrajā piegājienā, piesaistot atlases kompāniju, tika atrasti daži kandidāti, bet es neesmu komisijā, tātad es neesmu redzējis šo kandidātu identitātes, bet cik var saprast, ka tur arī nav apmierinātība ar kandidātu kvalifikāciju. Šodien Saima atbalstīja virzību tam, ka mēs ceļam algu padomus locekļiem. Tiem jau, kas ir pieteikušies konkursā, vai no jauna sludināsiet konkursu? Tas ir Cilvēktiesību komisijas jautājums, vai viņi pagarinās esošo vai sludinās jaunu. To varbūt Cilevičs kungs precīzāk zina no vakardienas komisijas sēdi. Vai problēma arī nav? Katrā ziņā trešais piegājiens mēģinot dabūt kvalificētu kandidātu. Saeimas kandidātam ir jābūt ar kapitāla sabiedrību pārvaldības pieredzi, un tieši šī pieredze pie esošā atalgojuma ir tā, kas ir radījusi šķēršļus. Bet es gribētu pajautāt tā, kopainā skatoties uz šo te padomus ievēlēšanas principu, tātad respektīvi šie tie 3 dažādi izvēlēšanas principi, tātad vienu vēl prezidents, vienu izvirz prezidents, vienu izvirz ministru kabineta memoranda padome. Sakiet, lūdzu, vai tas arī nav traucējuši? Arī tur nekas nenotiek, nevar saprast, vai tur arī tā pati problēma vai cita, un kurš redz šo te kopainu? Memoranda padomes konkurss ir procesā. Es saprotu, tur ir vairāki kandidāti pieteikušies, un viņiem tagad ir kandidātu vērtēšana. Tātad tur viņiem iet veiksmīgāk. Viņiem notiek veiksmīgāk, es saprotu. Tur nav problēmas ar algām. Tur katrā ziņā ir jūtams progress, kad process tur notiek. Prezidenta pusē cik es zinu, viņš nav paredzējis atklātu konkursu procedūru, viņam ir vienkārši paša nominācija. Es domāju, ka mēs no viņa sagaidīsim nomināciju, tik līdz ir pārējie 2 dalībnieki šeit tikuši galā ar savām izraudzīšanas procesiem. Vai šis tāds tomēr nevisai caurspīdīgais princips veicina tādu sabiedrības uzticēšanos atkal šim te ievēlēšanas procesam? Prezidents pasaka, nebūs atklāts, nevirzam. Mēs patiesībā īsti nesaprotam arī. Mēs gribējām tā kā demokrātiskāk, caurspīdīgāk, atklātāk. Un atkal sabiedrība gaida 4 mēneši. Mēs nesaprotam tieši neko, kas notiek ar šo procesu. Kas tur ir tomēr par problēmām, kāpēc mēs tā nespējam tā sinhroni un diezgan tempā izdarīt šo lietu, ņemot vērā, cik vitāli nepieciešama ir šī te pārvaldība sabiedriskajiem mēdījiem? Boris, šeit ir... vienalga, jā, lūdzu. Jā, Vita, lūdzu. Vita, lūdzu. Jā, šeit ir process, kur ir 3 dažādi spēlētāji, un katram šobrīd ir savs ritms, tā ir taisnība. Es neteiktu, ka nekas nav zināms. Ir par katru procesu skaidrs, kas notiek. Vienkārši tas notiek daudz lēnāk nekā bija cerēts. Boris, jūsu viedoklis par šo?
Vai mēs tomēr atkal nevelkam ļoti lēni un ļoti gari, jo es jau jautāju arī Borisam šo jautājumu par to, ka mēs atceramies Latvijas televīzijas valdes vēlēšanas 18. gadā tika atcelts no amata Belte un Ņesķerovs, un no 18. gada tā arī netika izveidota pilnvērtīga valde un turpināja darbu nepilnā sastāvā neatbilstoši likumam. Šobrīd, manuprāt, tas pats mēs pieņemam likumu un nekas tā kā nenotiek. Kāpēc tā? Tas ir atšķirīgas situācijas attiecībos par jaunu padomi. Man šķiet, ka situācija ir ļoti vienkārša. Vienkārši neviens negrib tur strādāt, jo negrib būt par pēramo zemi. Nu, redz, kā problēmas ir tikai Saimu izskatās. Jo, ja mēs runājam par memorandu padomi, ka tur esot kandidāti un tur visi ir apmierināti, gan ar atalgojumu, kā jūs iepriekšējā sadaļā jūs sacījāt, ka galvenais ir problēma ar atalgojumu, tad vienā gadījumā ir, otrā nav. Kā tur ir? Vienalga. Tādu algu, kā piemēram ar Baltic prezidentam, nevarēs nodrošināt, bet šis gājiens ar algas paaugstināšanu manā skatījumā ir ļoti neveiksmīgs, ja palasiet, ko par to raksta cilvēki sociālos pandēmijas laikā, kad daudziem ir grūti, pēkšņi amats vēl nav izveidots, viņi vēl nav sākuši strādāt, bet jau paaugstina sev algas. Tas nekādā gadījumā neveicinās šis jaunveidotas padomes prestīžu un piedodiet arī sabiedrisko mediju prestīžu kopumu. Es gribētu runāt vēl par vienu ļoti būtisku aspektu, izvēloties šos te padomes locekļus. Vai jums ir šie te noteiktie vērtēšanas kritēriji, ko jūs gaidat no šiem? Manuprāt, būtiskākais jautājums, ko jūs gaidat no šiem padomes locekļiem, ko viņi izdarīs, ko viņiem būtu jādara? Es gribētu jautāt Vitai, kā likuma izstrādātājai, galvenajai, kā jūs redzat, kam tam vajadzētu būt? Lai pēc tam nebūtu situācija, ka rod sajūta, ka mēs viņus iecēlām, bet mēs īsti nezinām, ko no viņiem prasīt. Es ļoti atvainojos, es tādu līdz galam nesapratu jautājumu, ka mēs viņus iecelām un nezinām, ko no viņiem prasīt. Jā, ko jūs gaidat, vērtējot šos kandidātus, kas būs tie kritēriji, pēc kuriem jūs viņus vērtēsiet, kādos gadījumos viņi būs labi? Vai pietiek tikai ar šo te kapitālu sabiedrības vadības pieredzi, vai jūs gaidat arī kaut ko citu kopumā? Jūs izstrādājat likumu, jūs, protams, zinājāt, kādi būs šie uzdevumi. Vai apvienos mēdījus? Runāja publiskajā telpā, ka būs apvienots mēdījus. Vai tad būs, vai nebūs, vai no viņiem tiek gaidītas šīs te reformas, vai cels ēku, vai necels ēku, vai kas ir tās lietas, ko no viņiem gaida? Likums pats nosaka divas lielas lietas. Viens ir koncepcija par apvienošanu, otrs ir atgriezties Saeimā 6 mēnešu laikā ar koncepciju par finansējumu sistēmas maiņu. Tagad šīs divas lietas ļoti konkrēti likumā iezīmētas. Es personīgi gaidu un ceru sagaidīt cilvēku, kam ir pārmaiņu vadības pieredze un kompetence. Jo, ja mēs gribam abas šīs divas lietas, kas ir ieliktas likumā, tur ir jābūt spēcīgam vadītājam, kas prot menedžēt ļoti grūtu, sarežģītu procesu. Un tieši tāpēc, manuprāt, tas atalgojuma paaugstinājums dod lielākas cerības, ka mēs adekvātu kandidātu atradīsim. Bet vai, runājot par šo te arī atalgojumu celšanu šobrīd, vai to nevajadzēja izdarīt pirms šie kandidāti tika tā kā izsludināti, tad, kad nāk tiešām tie cilvēki, kuri ir gatavi nākt uz šo jauno atalgojumu un būtu gatavi šiem izaicinājumiem, vai tomēr paliks šie paši vecie kandidāti? Tur ir cilvēktiesību komisijas lēmumi, kā to darīt. Es vienkārši neesmu informēta, kā viņi
jautājumus, varbūt Slevičkungs zina. Vēl viens jautājums, ko es gribētu jautāt, kas arī ļoti aktuāls runājot par regulātoriem visur Eiropā, tas ir jautājums par atskaitīšanās procesu. Tāpēc es arī uzdevu šo jautājumu, vai jūs izvirzat kādus konkrētus mērķus un uzdevumus šiem kandidātiem, jo visā Eiropā regulātoriem ir ļoti konkrēts un noteikts atskaitīšanās mehānisms. Mums, protams, tā praksa ir savādāk, runājot kontekstā ar šo te politisko īso saiti, ko jau savulaik arī pieminējuši ir mēdī eksperti. Tātad jautājums ir par to, kā notiks atskaitīšanās, cik bieži un kā, jo mums pašlaik ir tā praksa, ka mums šie te gan regulātors, gan valdes lodzekļi dodas uz Saeimu, gandrīz bieži vien ir bijis tā, ka katru nedēļu ir gājuši. Ja? Tātad kādi ir šie atskaitīšanās principi un kā tam vajadzētu izskatīties? Ja es varētu precizēt, regulators mums paliks tikai NPLP, sabiedrisko mediju padomi, nav vairs regulators nemaz. Tas ir kapitāla daļa turētājs. Jautājumā par šo te neatkarību, šo te gan padomes neatkarību no politikas, gan arī regulātora. Tātad, kā nodrošināt šo neatkarību, lai nebūtu jāiet katru. Te jau mēs redzam, ka pēc pusgada viņiem būs jāiet atskaitīties par māju un par visu pārējo. Tātad, kā panākt tomēr, jo tādās augstas attīstības Eiropas valstīs, šī atskaitīšanās notiek vienreiz gadā un par ļoti konkrētām lietām. Kā tas notiks pie mums? Atskaitīšanās ir daļa no jebkura demokrātiskā procesa. Nākšana uz Saimu nav automātiski kaut kāds pārkāpums, neatkarības pārkāpums. Bet pārāk bieži tomēr. Par ko ir jānāk runāt un kur ir jāsniedz informācija un kur ir varbūt, kur negribās uzklausīt to, kas tiek kritizēts vai tiek pateikts. Man liekas, pirmais princips šeit noteikti ir tā, kad ir jānāk un jārunā. Ideāli tas ir periodiski atnākt pēc jau iepriekš zināma jautājumu loka un ziņot un informatīvi atbildēt uz jautājumiem un uzklausīt viedokļus, lai strādājot uz priekšu varētu ņemt vērā to, kas ir dzirdēts. Tas, manuprāt, nav tas neatkarības pārkāpums, bet ja nāk atskaitīties par kaut ko, kas publiskajā telpā tiek kritizēts, tas uzreiz ir daudz grūtāka situācija. Man gribētos cerēt, ka mēs varam rēķināties ar to, ka sabiedrisko mediju padome nāk noteikti vismaz reiz gadā atskaitīties par to, kas notiek sabiedriskajos medijos. Mums ir šie divi uzdevumi. Tas nozīmē, ka viņi sākumā nāks biežāk, jo šīs divas iecerētās lielās izmaiņas, viņas tomēr ir jāsaskaņo. Kā viņas izskatīsies, tur ir ļoti konceptuāls izvēles jāizdara, un tas ir tas, kur Saeimai ir loma. Tad man vēl ir viens jautājums attiecībā uz šo te politisko neatkarību. Bija ekspertu viedoklis par galvenā redaktora vēlēšanas principu, un šeit arī žurnālistu asociācija iebilda pret to, ka šādā veidā, ka padome ieceļ, apstiprina galveno redaktoru, šī te pielaide valsts noslēpumam un vispārējais. Sakiet, lūdzu, kāpēc tomēr netika ņemtas vērā ekspertu rekomendācijas tomēr šo te, to politisko ķēdi tomēr tik stipri neveidot ar politiski ieceltu padomi? Šajā jautājumā es biju viensprāts ar ekspertiem, bet mans viedoklis arī nebija dominējošais. Boris, kā jums šķiet? Kā jums šķiet? Es par to arī runāju, negribu atkārtoties, bet šeit es piekrītu Vitai, ka tomēr man arī vairāk patīk šis variants, ko ieteica eksperti, bet demokrātija pirmkārt vairākuma vārā, tā kā vairākums nolēma salāt. Runājot vēl arī par apvienoto mediju, un šeit studijā tas arī ir jautājums par šo te
valdes locekļu skaitu maiņu. Kā tas varētu notikt praktiski, ja tas notiek tagad šī periodā, kamēr vēl ir šo te esošo valdes locekļu pilnvaras? Es domāju, ka tas ir ļoti labs jautājums, un arī Saeimas sēdēs mēs par to runājām, ka šai kompetencei droši vien arī valdes līmenī būtu jāmainās un būtu jābūt savādākai, tīpaši tā ir arī iecerēta pārmaiņu vadība vai tehnoloģiskās izmaiņas, kur, protams, valdē būtu nepieciešama lielāka kapacitāte. Un, protams, jautājums par to, ka ir šī redaktora iecelšana un atbildīgais loceklis satura jautājumos, tur zināma tā teikt, funkcija dublēšanās noteikti ir paredzama. Bet, tā kā šobrīd šī sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome nav izveidota, tad arī mēs neesam nekādas darbības veikuši, lai šo galveno redaktoru meklētu, lai kaut ko mēģinātu šajā jomā darīt. Mēs vienkārši skatīsimies, kā šis process turpināsies, un tad arī piedāvāsim kaut kādus risinājumus arī pienākumiem un arī kandidatūrām. Es gribētu turpināt par naudu. Es domāju, ka tas ir pats svarīgākais. Mita jau savulaik, kad publiski teikusi, ka vislielākās problēmas, protams, būs ar budžetiem. Mēs esam pieņēmuši likumu, bet finansējuma jautājums līdz šim brīdim nav atrisināts. Es gribētu, lai jūs paskatāties infografiku par situāciju Igaunijā, Lietuvā, tas ir Latvijā. Tas ir 19. gads pēc EBU datiem. Un šeit mēs redzam jau, ka šis sabiedrisko mediju finansējums 19. gadā gan Lietuvā, gan Igaunijā bija krietni būtiski lielāks nekā Latvijā. Tātad 40 pāri miljonu apjomā pret mūsu 29 miljoniem. Un sakiet lūdzu, vai tomēr bija tā ļoti saprātīgi pieņemt lēmumu bez atbilstoša finansējuma sabiedriskajiem mēdījiem, pieņemt likumu bez finansējuma, jo Tērauds kundze jau sacīja, ka gan publiski, ka būs jārunā par finansējumu. Kurš šos jautājumus tagad risinās? Un vai tas arī nav viens iemesls, kāpēc ļoti daudz cilvēki nepiesakās, kas varētu uzņemties šo te uzņēmumu vadību, nepiesakās šiem amatiem, jo nav šī adekvātā finansējuma? Vita, lūdzu, ja var. Jā. Es minējāt tas, ka galvenais jaunā likuma trūkums ir tieši šis, ka mēs nespējām atrisināt šo jautājumu. Tieši tāpēc ir pārējais noteikumos ielikt šis uzdevums, lai šī diskusija turpinātos. Nevis, lai viņa vienkārši tiktu nolikta malā, kad neizdarījām gan jau kaut kādu nākotnē. Tiklīdz būs jaunā padome, tad paies 6 mēneši, un šis jautājums atgriezīsies Saeimā. Manuprāt, ir jāskatās uz tiem ļoti daudziem modeļiem, kas ir pieejami Eiropas valstīs, un no šiem modeļiem ir jāsaprot, kas vislabāk kalpos Latvijai. Un šie modeļi ir dažādi, bet tas, kas viņiem ir kopīgs, ir, ka nekur tie nav gadskārtējie politiskie lēmumi. No tā ir jāspēj aiziet prom. Kā mēs aizejam, kur mēs rodam to sistēmu. Ziemeļvalstīs visās pēdējo 10 gadu laikā ir mainīsies sabiedrisko mediju finansēšanas sistēmas. Tur ir dažādi pieejami, dažādas nianses, un man liekas, ka tā ir pirmā vieta, kur skatīties pēc. Kurā virzienā mums vajadzētu virzīties, jūsuprāt? Mums ir nepieciešams mehānisms vai formula, kura ir fiksēta, kuru nevar gadu no gada mainīt ar politiskiem lēmumiem. Tas ir dažādā veidā. Mēs oriģināli gribējām šos IKP procentus, kam nebija politiska atbalsta. Šo pašu var izdarīt, ņemot procentus piesaistītus konkrētiem nodokļu ieņēmumiem. To var izdarīt ar konkrētu nodevu. To dažādi veidi var izdarīt, un tieši, kā es teicu, Ziemeļvalstīs ir dažādi šie modeļi šobrīd pieejami. Mums atliek tagad viņus izstudēt, lemt un saprast, kas vislabāk kalpo tieši mūsu sistēmā.
Bet vai nav tomēr tāda dīvaina situācija, kā mēs esam pieņēmuši šo likumu, mēs ievēlam padomi, un tad padomi dodās meklēt naudu? Boris, jūsu viedoklis, tas tomēr liecina par tādu, īso saiti, par kuru jau mēs jau te daudzkārt esam šo terminu jau lietosim diezgan bieži visticamāk. Man, godīgi sakot, ir diezgan rezervēta attieksme. Šis ir viens no nedaudziem jautājumiem, kur mums ar Terodas kundze viedokļi nesakrīt, jo runa par abonentu maksām gāja ļoti sen, vēl Skēles valdības laiku, un pat likumprojekts bija. Bet tas bija tik nepopulārs, ka faktiski pat tautas partijā atteicās un nekas nesāks. Un tagad domāju, ka situācija nav piemērota, lai atkal cilētu šo jautājumu vēlreiz, tas BBC modelis. Un īpaši pēc Satversmes tiesas sprieduma, kas atzina, ka tas fiksēts finansējums, procents un tā tālāk, tas tomēr nav spēka, jo budžets tomēr ir prioritārs salīdzinot ar jebkuru normu, kas ir noteikta cita likuma. Tad, tur lielas jēgas nav. Vienīgais veids, kā to nodrošināt, patiešām noteikt atsevišķu nodokli vai nodevu, bet domāju, ka pat ja puse no iedzīvotājiem neatbalsta vispār sabiedriskā mediju pastāvēšanu, kā mēs redzējām no jūsu aptauju. Un es domāju, ka tas ir ļoti aptuvens skaits. Cik godīgi būtu šādu jaunu nodokli ieviest. Jo vairāk tāpēc, ka tur ir visādas deklarācijas un politikas un stratēģijas, ka mēs nodokļus necelsim un tā tālāk. Protams, šobrīd mums ir otra galējība, jo jau tā nauda, kas ir paredzēta valsts budžeta, visi jau balsošanas brīdi zina, ka ar to nepietiek. Un tad gada laikā pieliek klāt līdzekļiem neparedzētiem gadiem, tur 100 tūkstoši, 300 tūkstoši un tā tālāk. Un īpaši tālāk, jo faktiski jāskatās patiesībai acis. Jo šobrīd valsts arvien vairāk un vairāk finansē un atbalstīs privātus mēdījus. Jo tagad tas reklāmas tirgus ir mainījies radikāli, tas globālas platformas aizņem arvien lielāku daļu un komercmedijiem faktiski reklāmas vairs viņu nevar izdzīvot, un ja mēs gribam saglabāt daudzveidīgu mediju tirgu Latvijā, tad par to būs jāmaksā. Līdz ar to privāti ir par konkurentiem. Es tieši gribētu vēl mums jau laiks tuvojas noslēgumam, es gribētu jautāt Unai, redzot visu šo un dzirdot, arī zinot, kā šis finansējums šobrīd tiek piesaistīts un cik viņš ir vai nav stabils. Kā jūs redzot, kā tam vajadzētu tomēr nākotnē būt, jo skaidrs, ka būs jāpārskata likums, pie tā mēs jau nonācām. Mēs nonācām pie tā, ka finansējums ir visnotaļ neskaidrs. Es sapratu no Boris, vai Vitai varētu lūgt precizēt, vai jūs bijāt domājusi abonentu maksu ieviešanu kā finansēšanas modeli? Vai mēs par to atgriežamies, par to runājam? Nē, ja? Nē. Nodevas vai nodokļu procenti vai... citveida procenti IKP neatbalstīja tātad Saeima esošā. Tātad, ko darīt mēdījiem sabiedriskajiem mēdījiem šī situācijā, kad tādā tomēr diezgan nestabilā stāvoklī joprojām sabiedriskie mēdīji izskatās, ka atradīsies? Neapšaubām ir skaidrs, ka mums būs daudz jāstrādā pie šī jautājuma nākotnē. Mēs arī šos modeļus dažādus esam izskatījuši. Protams, vienkāršākais bija šis piesaiste iekšzemes koproduktam, kas mums neizdevās, bet es domāju, ka ir iespējams citi modeļi, ir iespējams arī tomēr noteikti likumā, ka uz vidēju termiņu mums ir ļoti konkrēti iezīmēts finansējums, nevis ikgadējiem procesam jāiet cauri. Tā kā tur noteikti ir ļoti daudz risinājumu, ko var iekļaut šajā finansēšanas modeļa dokumentā. Tā kā es domāju, ka tur būs darba daudz, bet šī gadījumā gan jāsaka jautājums, vai būs politiskā griba šādu dokumentu pieņemt. Cerībā uz šo te politisko gribu un es saprotu, ka ļoti daudziem izaicinājumiem vēl likumdošanas procesā un finansējuma piesaistīšanā es gribētu šodien šo raidījumu beigt. Un lai mums tomēr izdodās un ceram, ka tomēr Latvijā mums šie mēdīji sabiedriskie būs stipri.